Šodien man kopā ir Raitis, cilvēks, kurš Ventspilī vada, pārzina un vienkārši ir turisma un mārketinga nodaļas vadītājs. Taisnība. Parunāsim par juridiskiem jautājumiem tavā ikdienā. Cik bieži tu vispār ar tādiem saskaries? Tādā darba ikdienā es saskaros, bet ne tā dziļi un detalizēti. Kas ir varbūt kaut kas tāds interesantākais, varbūt tāda juridiska situācija, ko tu vari pastāstīt? Darbā tagad arī parādās, kas parādās arvien vairāk, ir kaut kādi meta jautājumi, kad, piemēram, arī tagad mēs darbā esam patērējuši ļoti daudz laika, bet bez tāda redzama iemesla Meta ir bloķējusi reklāmas kontu. Vai ikdienā var dzīvot bez juridiskām lietām, vai tomēr ir ikdienā sastāv no tām juridiskām lietām, un kurā brīdī varbūt ir nepieciešama palīdzība? Es domāju, ka var dzīvot līdz zināmam brīdim, kur var būt dažādi nestandarta gadījumi un dažādi ABCD. Man pārzināt visu to likumdošanas nianses un tos visus variants ir. Es to varētu izdarīt, bet man ir žēl savs laiks. Tāpēc es domāju, ka nav katram jābūt ekspertam visos jautājumos. Paldies par labiem vārdiem un Uz tiksim labu rezultātu. galā ar tavu lietu.